Vējš gaudo, atbalsojoties cauri pils akmens sienām. Dziļi iekšā ģimene saspiedusies ap uguni, lūdzoties, lai tā iztur līdz rītausmai. Jo, kad pienāk rīts, cīņa par izdzīvošanu sākas no jauna. Es esmu Džošs, un šajā raidījumā The Infographics Show mēs jautāsim, kā cilvēki gulēja viduslaiku pilīs, nesasalsot līdz nāvei. Tu esi dzimis pilī, bet esi viss, tikai ne dišciltīgais. Savā 12. gadā tu jau labi zini savu vietu. Tavi vecāki ir hercoga Barringtona kalpi, bagāta un ietekmīga vīra šajā Anglijas nostūrī. Tava māte strādā kopā ar mājsaimniecības personālu, palīdzot uzturēt pili tīru, gatavojot hercogam ēdienu un izpildot jebkuru viņa prasību. Tavam tēvam savukārt ir mierīgāks darbs. Parasti viņš sargā ārpus pils mūriem, stāvot pie vārtiem kopā ar jaunākajiem karavīriem, kurus viņš ir apmācījis. Un neatkarīgi no gada laika, tas nekad nav viegli. Jau no mazotnes tu tiki apmācīts kalpot. Tiklīdz tu spēji nostāvēt kājās, tev tika iedota koka zobens. Tavs tēvs iemācīja tev pamata aizsardzības paņēmienus, kā atvairīt un pretuzbrukt. Kad būsi pietiekami vecs, tu pievienosies viņam uz mūra. Tava dvīņa māsa Matilda paņēma slotu rokās tiklīdz spēja staigāt. Tu strādā kopā ar viņu un savu māti virtuvē un veļas mazgātavā. Hercoga pilī nekas nenāk par velti, un jūs visi esat vienlīdzīgi veltīti vienam mērķim – nodrošināt, lai tava māsa Luīza saņem visu, kas viņai nepieciešams. Tikai 5 gadu vecumā viņai vēl nav jāzina par skarbajām dzīves realitātēm pilī, taču dažas no tām ir neizbēgamas. Šogad bija gara, karsta vasara. Kamēr hercogs uzņēma viesus, kalpiem nebija atpūtas. Skarbajās, sviedrēnajās dienās tu joprojām nesi veļu un maisīji zupu kopā ar citiem. Par laimi, pils tika celta tā, lai izturētu karstumu. Akmens sienas ir dabīgi izolatori, tās uzsūc lielu daļu siltuma un padara visu, kas atrodas iekšā, nedaudz vēsāku. Tu domāji par savu tēvu, kurš stāv smagajā bruņu tērpā zem degošās saules, metālam uzsūcot karstumu. Lielākā daļa tava darba notiek apakšējās telpās. Veļas mazgātava atrodas pazemē, bet virtuve ir pirmajā stāvā. Zemākās telpas dabiski ir vēsākas, jo karstums ceļas uz augšu, un lielie logi akmens sienās ielaiž vēsu vēju, kad saule riet. Vasara varēja būt grūts laiks darbam, taču to varēja izturēt, ja zināja, kā ar to tikt galā. Dažreiz tu domā, ka kalpi zināja labāk nekā hercogs, jo viņa pieņemšanas zāles atradās augšējā stāvā, un viņš nemitīgi sūdzējās par smacīgo karstumu, bet tu zini, ka drīz jau ilgosies pēc vasaras. Drīz gaisā ielavās dzestrums. Tas dažus uzdevumus padara vieglākus, bet tas arī nes līdzi jaunas atbildības. Tu un tavs tēvs sākat dienu agrāk nekā parasti, šķeļot malku hercoga liesmojošajam kamīnam un arī mazajam kamīnam, pie kura jums atļauts sasildīties virtuvē. Tava māte un māsa nomaina vieglās darba drēbes pret biezākām, gatavojoties augstajam ūdenim veļas mazgātavā. Bet ziema tuvojas, un tā nav tikai nērta, tā ir dzīvībai bīstama. Pēdējās lapas nokrīt un augstums iestājas, pils kļūst par skarbu vietu, vējš gaudo pa gaiteņiem. Tavas rokas kļūst nejūtīgas un sāpīgas no malkas skaldīšanas. Tava māte un māsa dreb veļas mazgātavā, ladainajam ūdenim iesūcoties līdz kauliem. Hercogs šajās dienās reti atstāja savu pieņemšanas zāli, pieprasot, lai visas maltītes viņam pasniedz pie kamīna. Šajos mēnešos viņa garstāvoklis šķiet tikai pasliktināmies, bet māte paliek optimistiska. Katrs aicinājums uz viņa istabām nozīmē dažas minūtes pie viņa kamīna, jo augstums ne tikai atnāk, tas arī paliek. Ir tikai ziemas sākums, bet jau tagad ir grūti. Pils tikpat labi notur siltumu ārā, cik labi to notur iekšā, un tagad tas strādā pret tevi. Pat saule daudz nepalīdz. Akmens sienas notur augstumu, uzsūcot to nedaudz uz siltumu, kas ir, un neļaujot tam izplatīties. Akmens ir ideāls augstuma vadītājs, tāpēc, ja neesi tieši pie uguns, siltums tevi gandrīz nesasniedz, un šķiet, ka vējš nekad nepazūd. Tas, ka tev okeāns ir tik tuvu, noteikti ir skaisti. Ratajās brīvdienās, kad bija zēns, tev patika peldēties piekrastē, bet ziemā tas atnes vējus, kas nāk no jūras. Pils ir milzīgs savstarpēji savienotu gaiteņu, kāpņu un pagalmu tīkls ar ļoti maz durvīm. Tas nozīmē, ka vējš cirkulē, īpaši augšējos stāvos. Pat dziļi iekšpusē spēcīgie vēji liek justies tā, it kā tu būtu ārā. Dažreiz brāzmas atnes jūras smaržu. Lielākā daļa logu ir pārklāti tikai ar biezu audumu, kas sniedz maz aizsardzības. Hercoga istabā ir koka slēģi, bet pat tie knapi iztur stiprākos vējus. Tu zini, ka tas ir tikai sākums. Ja tev patīk šie izdzīvošanas stāsti no pagātnes, noteikti nospied patīk un abonē. Tu negribēsi palaist garām to, kas vēl sekos, un neaizmirst arī padalīties ar citiem. Tavai ģimenei līdz šim lielākoties ir paveicies pārdzīvot iepriekšējās ziemas. Tev vēl ir dažas atmiņas par savu vectēvu, stalto veco vīru ar biezu sirmu bārdu. Viņš apmācīja tavu tēvu sarga darbam un nekad neizvairījās no saviem pienākumiem. Tu biji tikai 5 gadus vecs, kad viņš aizgāja mūžībā, miegā pēc garas nakts savā postenī. Augstums viņu bija salauzis. Viņa ķermenis vairs nespēja sasilt, lai arī cik ļoti viņš censtos.
Un neviens nenāks tev palīgā. Tu nepazīsti pārējo pils personālu tik labi. Viņiem ir savas telpas, un tev reti ir iespēja ar viņiem parunāt. Bet tu esi pamanījis, ka pēc katras ziemas pazīstamu seju kļūst mazāk, un arvien vairāk cilvēku tiek atvesti, lai viņus aizvietotu. Tu hercogam esi viegli aizvietojams, un ne visi izdzīvo augstos mēnešus. Tavi vecāki saka, ka šoreiz viss būs kārtībā, bet tu nedomā, ka viņi jebkad iepriekš ir bijuši tik nosaluši pirms pirmā sniega. Ir pienācis laiks sagatavoties tam, kas nāks tālāk. Herkogs nav dāsns cilvēks, bet viņš ir uzticams. Tava ģimene saņem samaksu par savu darbu, un tas ļauj tavam tēvam ik pa laikam doties uz tirgu, lai nopirktu pārtiku un nepieciešamās lietas. Turklāt kalpiem ir atvēlēts neliels pagalma stūris, kur audzēt dzīvniekus, un tavai ģimenei ir dažas vistas un kazas, kā arī neliels dārziņš. Tava māsa palīdz novākt visu, ko vien var, jūsu brīvajā laikā. Medības hercoga īpašumos ir aizliegtas, taču tu un tavs tēvs varat doties mežā un reizēm atnest mājās kādu zaķi vai medījuma putnu, jo laiks iet uz beigām. Tava izdzīvošana karājas mata galā, bet darbs ir pirmajā vietā. Malkas vākšana hercoga krājumiem ir galvenais uzdevums, laikam kļūstot augstākam, un kalpiem ir atļauts paņemt nedaudz liekās un nekvalitatīvās malkas. Tā būs rūpīgi jātaupa. Matilda un tava māte daudz laika pavada šujot hercoga ziemas drēbes. Viņas var izmantot nedaudz lieka auduma, lai uzšūtu ziemas mēteļus ģimenei. Šīs drēbes galvenokārt ir izgatavotas no ādas un vilnas, siltajiem materiāliem, kas labi saglabā siltumu, taču daudzi no labākajiem siltuma avotiem arī rada draudus. Kamīni pilī vienmēr liesmo, kad iestājas ziema, un tas nozīmē, ka arī skursteņi darbojas ar pilnu jaudu. Taču tie nav pilnīgi droši. Dūmi sūcas cauri plaisām griestos un sienās. Par laimi tie ceļas augšup, tāpēc pārāk daudz neuzkrājas tavā istabā, taču strādājot pilī, tie ir pastāvīga parādība. Tu jau esi pamanījis, ka tavas mātes neatlaidīgais klepus atkal licis par sevi manīt. Viņa jūt tavas bažas un apliecina, ka viss ir kārtībā, un citi siltuma avoti ir vēl bīstamāki. Herkogs pieprasa, lai viņa apartamenti būtu silti. Tāpēc augstākajās naktīs ir ierasts, ka metāla traukus piepilda ar karstām oglēm un izvieto pa istabu. Tie kļūst par mazām kastītēm ar tīru siltumu, kas atgrūž augstumu pat visskarbākajos pils stūros. Taču tas saistās ar risku. Apgāsts trauks var izraisīt ugunsgrēku. Šīs kastītes jāapiet ar īpašu piesardzību. Tev joprojām uz plaukstas locītavas ir neglīts rēta no viena noklīduša ogles gabala, kas tevi apdedzināja pirms gada. Šķiet, ka tā tuvākajā laikā nepazudīs, un neatkarīgi no tā, kur tu atrodies, vienmēr ir veids, kā saglabāt siltumu. Tu pavērsi skatienu pa logu un redzi dūmus no pilsējas. Tu zini, ka tas ir tēvs un viņa vīri, kas novietojušies pie vārtiem un pie tikko izraktās ugunskura bedres, ko viņi izveidoja. Šī ir pamata tehnika, kas aizsākusies pirms gadsimtiem. Viņi izrok bedrīti zemē, piepilda to ar malku un oglēm, un tā deg visu dienu, taču tā ir arī pakļauta laikapstākļu ietekmei. Pēkšņa lietusgāze var to nodzēst acu mirklī, un ās svējš var izdarīt to pašu. Tomēr tiem, kas lielāko dienas daļu pavada ārā, tas ir glābiņš. Un tu daudzas stundas pavadīji gatavojot pili ziemai. Viens no galvenajiem kalpu uzdevumiem ir nodrošināt hercogam komfortu. Šī nav viegla dzīve, taču tā sniedz daudz lielāku aizsardzību un drošību nekā citiem. Tas nozīmē gādāt, lai viņš būtu apmierināts. Viņš gandrīz neko neieredz vairāk kā ziemas augstumu. Pēdējās pāris nedēļas personāls, ieskaitot jūs, ir darījis visu iespējamo, lai padarītu pili izturīgu pret laikapstākļiem. Tas ietver biezu, smagu gobelēnu pakarināšanu. Taču vissvarīgākā vieta mājā ir hercoga gulta, liela, ar 4 stabiem un koka baldahīnu virs tās. Kad ap gulti ir aizvilkti aizkari, tie izveido hermētisku siltuma kabatu, kas uztur viņu komfortā visu nakti. Bet tev šādas greznības nav. Kalpu istabas ir pieticīgas, atrodas apakšējā stāvā un tajās ir tikai viens loks. Tas vismaz nodrošina kādu pamataizsardzību pret vēju. Tava māte jau vairākas nedēļas gatavo ziemas gultasveļu un šuj segas no dažādiem auduma un vilnas gabaliem. Neskatoties uz to, katru rītu, izkāpjot no gultas, tev kājas joprojām salst. Jums nav daudz papildus siltuma avotu, izņemot vienam otru. Tavas māsas parasti katru nakti cieši saspiežas kopā. Taviem vecākiem, protams, ir viens otrs. Tava māte tev iedeva visbiezāko vilnas sagu gultasveļai, bet kalpa darbs nekad nebeidzas. Abi tavi vecāki bieži vien ir spiesti mosties nakts vidū, lai pildītu savus pienākumus. Nakts bieži ir laiks, kad uzbrūk ienaidnieki. Kopš tu esi dzīvs, uz pili nav noticis neviens uzbrukums, bet hercogs joprojām ir paranoisks. Naktīs dežurē neliela sargu grupa, un kad ir tava tēva kārta, viņš atgriežas drabošs un bāls. Tava māte tikmēr jebkurā brīdī var tikt izsaukta, lai nogādātu hercoga istabā krūkas ar vārošu ūdeni vai papildinātu uguni viņa kamīnā. Kalpotāji parasti mainās nakts maiņās, lai nodrošinātu, ka kāds var izgulēties kārtīgu nakti, un ir svarīgi palikt paēdušām. Izdzīvošanas avots visās mājās šajā skarbajā laikā ir pavards, kas kalpo 2 mērķiem.
Uzturot to iedegtu, tas nodrošina siltumu, bet tikai tad, ja ir pietiekama gaisa piekļuve, lai dūmi varētu izplūst. Citādi jūs varat vairs nepamosties. Tas kalpo arī kā plīts, un tieši tur atrodas katls, kurā lēni vārās jūsu ēdiens. Viduslaiku pils kalpu maltītes parasti ir pieticīgas, sastāv no maizes un sātīgiem sautējumiem, kas sniedz tik ļoti nepieciešamo ziemas laikā. Taču, lai būtu pāēduši, nepieciešama sagatavošanās. Sautējumi pārsvarā sastāv no gaļas, kaltētiem graudiem un dažiem sakņaugiem, un tie nekad nebeidzas. Katru dienu sautējumam pievieno jebkādas pieejamās sastāvdaļas. Graudus iegādājās tirgū gaļu, iegūst no vistām un kazām, kuras nokāva pirms augstākā perioda, bet dārzeņus izrok no zemes. Gaļu izžāvēja, lai to varētu uzglabāt ilgāku laiku, bet pārējo rūpīgi apklāja un turēja augstumā, lai pasargātu no kaitēkļiem. Pārtikas piegāde ziemā pilnībā neapstājas, taču tā ir visai ierobežota. Medības ziemā prasa garu ceļojumu pa bīstamu apvidu, kur pieejams mazāk medījumu. Tāpēc beigās atliek vien gaidīt. Augstums katru nakti līdz kauliem saldē, un tu pamosties drabošs un izsmelts. Tu jau redzi, kā tas katru dienu ietekmē tavus vecākus. Tavas mātes klepus kļūst arvien sliktāks, kamēr viņa turpina apmierināt hercoga katru vajadzību. Tu paliec ārā, kamēr viņa nes viņam ēdienu un visu, kas viņam vajadzīgs, lai sasildītos, bet tu dzirdi viņa dusmu izvirdumus aiz aizvērtām durvīm. Šķiet, ka viņš jūg prātā no iesprostotības, klaigā par to, ka pils ir pārāk augsta un apsūdz savus kalpus, ka tie ignorē viņa vajadzības. Un tas ir tikai viens no citiem ziemas draudiem šeit. Tu necīnies tikai ar dabas stihijām, tu cīnies arī ar savu prātu. Dažos veidos tavai ģimenei ir paveicies, ka tā ir nabadzīga. Tev nav iespējas šajos mēnešos sēdēt bez darba. Ja tu pārstāji strādāt, tu nēd un tev nav kur palikt. Bet bagātajiem ziema nes ierobežojumu, kas viņiem ir neparasts. Viņiem gandrīz nav citas izvēles, kā palikt pilī, kā tādā zelta būrī. Un augstums ir tas, kas visus nolīdzina. Hercogs uztraucas par savu izdzīvošanu tāpat kā tu, un tu viņu gandrīz žēlo. Un tad tu dzirdi, kā viņš met kamīna kruķi pret sienu un lamā tavu māti. Šī doma ātri pazūd. Hercogam kļūstot trakākam, viss iet tikai uz leju. Šī ir maza pils, tāpēc arī personāls ir salīdzinoši mazs. Parasti uz vietas strādā apmēram 20 cilvēki, tāpēc taviem vecākiem vienmēr jāņem vērā arī citi cilvēki. Bet, kad krājumi sāk izsīkt un hercogs kļūst skopāks ar izdalījumiem, tu pamani, ka lietas sāk iegriezties tumšākā gultnē. Tikai vakar tu redzēji Žerāru, vienu no vecākajiem personāla locekļiem, kas meklēja pārtiku pie jūsu ģimenes istabas. Tavs tēvs viņu padzina, bet visi saprata, kāpēc viņš to darīja. Kad pārtika sāk izsīkt, cilvēki mēģinās to atņemt citiem, un ja kāds jau tik agri ir izmisumā, visticamāk viņš nepiedzīvos pavasara atkusni. Un tev būs vajadzīgs viss, kas tev ir, lai izdzīvotu līdz galam. Ir pagājuši daži gadi, kopš tava ģimene kopā ar hercogu devās laukos apciemot princi. Tas bija lielākais pils, ko jebkad esi redzējis. Ar personālu līdz pat 50 cilvēkiem. Tu redzēji, kā hercoga acis piepildās ar skaudību, bet tagad tu domā, kā pilī klājas. Šeit lietas jau sāk izjukt, un lielāka personāla un īpašuma pārvaldīšanā noteikti valda haoss. Anglija ir pilna ar pilīm. Katra no tām šajā laikā cīnās par savu izdzīvošanu, un tu sāc just, ka tava ģimene zaudē savējo. Drīz vien tu pamani, ka porcija sāk samazināties, kad tava māte pasniedz sautējumu. Viņa vienmēr cenšas dot lielākas porcijas tavam tēvam pirms viņa dežūrām, bet bļodas šķiet ūdeņaināks nekā agrāk. Gaļas ir tikai mazi gabaliņi. Tas tikko apslāpē rūkoņu tavā vēderā. Tu redzi, ka Matilda izskatās tievāk nekā agrāk, bet zupa joprojām sasilda un palīdz tev pārlaist nakti. Tu un tavs tēvs nākamajā dienā dodaties mežā un veiksmīgi noķerat trusi slazdā. Pēc tam stundām ilgi sēžat pie ugunskura drebinoties, bet papildu gaļa ļoti palīdzēs izdzīvot. Bet dažreiz pat vislielākās pūles var nebūt pietiekamas. Aptuveni 2 mēnešus pēc ziemas sākuma tava māte saslimst. Viņa strādā veļas mazgātavā, kad pēkšņi saļimst un uz brīdi zaudē samaņu. Matilda satver viņu, pirms viņa paspēja ar seju iegrimt kublā, bet viņai ir augsta temperatūra. Tu palīdzēji Matildai aizvest viņu atpakaļ uz jūsu istabiņu un parūpējies, lai pabeigtu hercoga veļu viņas vietā, lai viņš nepamanītu viņas prombūtni. Šī nav pirmā reize, kad viņa saslimst, parasti no pārguruma, bet šoreiz sajūta ir citāda. Viņa ir apātiska, runā miegā un neizskatās, ka ēstu vai dzertu. Tu atceries, kā hercogs viņai klepoja sejā, kad viņš nesenā naktī dusmīgi runāja. Viņam droši vien ir pietiekami daudz ēdiena un siltuma, lai pārciestu jebkuru slimību. Viņai tik ļoti neveicas. Pēc garas un nežēlīgas nakts viņa nepamostas. Tevi pamodina Luīses raudas. Tu redzi samierinājušos izteiksmi sava tēva sejā. Viņa acis piepildās ar asarām. Viņš to bija gaidījis. Pils mediķis atnāk un ātri pārbauda viņas ķermeni. Viņu apglabās pils kapelas pagalma kalpu zonā, līdzās tiem, kas aizgājuši pirms viņas.
Neliels zemes pleķītis un pieticīgs akmens, ko tavs tēvs pats izcirtīs. Tas ir viss, kas palicis, lai viņu atcerētos, bet, protams, viņas darbs neapstājas. Tagad, kā vecākajai meitenei ģimenē, Matildai būs jāuzņemas lielāka atbildība. Tava māte viņu labi apmācīja. Daži no viņas pienākumiem jau ir kļuvuši par otro dabu. Tu palīdzi, kur vari, gatavojot ēdienu un uzkopjot. Tu pat berzai noturīgos straipus no hercoga drēbēm, bet citi pienākumi ir pavisam kas cits. No Matildas sagaidīs, ka viņa personīgi apkalpos hercogu, un viņš ir pārsteigts un naidīgs, kad savā istabā ierauga jaunu meiteni. Matilda noliec galvu, atnes viņam ēdienu un pēc iespējas ātrāk aiziet. Un visi darīs savu daļu. Jūs esat pārsteigts ieraugot Luīsu veļas mazgātavā. Viņa vēl nepārzina visas veļas mazgāšanas nianses, bet pārsteidzoši labi prot salocīt drēbes. Jūs pieļaujat, ka jūsu māte arī viņu bija mācījusi, un papildu rokas ir noderīgas. Jums nāksies pavadīt ilgāku laiku nekā parasti, vācot malku un medījot. Tā kā jābaro par vienu muti mazāk, krājumi pietiks ilgāk, bet pat tad izredzes izdzīvot līdz martam bez papildu krājumiem ir niecīgas, un visi to zina. Jūs tikko esat pabeidzis iekurināt uguni hercogam, kad dzirdat kautiņu augšstāvā. Jūs ātri ceļat trauksmi, jūsu tēvs satver bruņas un metas rīkoties. Jūs sekojat viņam un redzat biedējošu ainu. 2 vīri, sargi, tur hercogu ar zobeniem pie rīkles. Viņi pieprasa atklāt, kur viņš glabā papildu pārtiku. Tas ir tas, no kā jūs baidījāties. Jūsu ģimene ir bijusi ārkārtīgi disciplinēta, lai saglabātu pamata pārtikas krājumus ziemai, bet ne visi bija tik atbildīgi. Un, kad pārtika beidzas, cilvēki kļūst izmisuši un bīstami. Jūsu tēvs ieskrien istabā ar zobenu rokām, gatavs cīņai. Viņš vienmēr ir bijis uzticīgs hercogam, varbūt pat pārāk, bet viņš nemirkli nevilcinās. Viņš zina savu lomu. Abi vīrieši ir jaunāki, bet ne tuvu tik prasmīgi ar zobenu. Viens nosauc viņu par nodevēju un metas virsū, taču ātri tiek nogāzts ar asu cirtienu. Otrs pretojas vairāk, bet pagriežas ar muguru pret hercogu, kurš viņu iesit ar ogļu kasti. Tas ļauj tavam tēvam iegūt pārsvaru un pabeigt otro nodevēju. Viņa atlīdzība ir hercoga dusmu izvirdums par to, ka gandrīz ļāva viņu nogalināt, un prasība pēc jaunas ogļu kastes. Beigas jau ir redzamas, bet grūtākais vēl tikai priekšā. Zaudējot 2 sargus, tie daži, kas palikuši, ir noslogoti vairāk nekā jebkad agrāk. Tu uzvelc bruņu tērpu un pārņem dienas maiņu, lai gan tavs tēvs neļauj tev stāvēt sardzē naktī. Neskatoties uz savu vecumu, tu esi tikai par dažiem colām īsāks nekā tavs tēvs. Zem bruņām tu esi tikpat spējīgs iebiedēt iebrucēju, kā jebkurš cits. Bet, kā tu pats esi labi redzējis, lielākie draudi var nākt no pašas pils, un nāve var uzrasties no nekurienes. Ir augsta nakts februāra vidū, kad sākas vētra. Vējš gaudo kā vēl nekad, un sniegs krīt ātri un nikni. Matilda un pārējie kalpi dara visu iespējamo, lai aizsektu visus logus, kamēr hercogs skaļi sūdzas par augstumu. Tu ieliec malku kamīnos un pārbaudi logus. Tavs tēvs ir dežūrā ārā, aizslēdzot durvis pret jebkādiem iebrucējiem, kas šādos laikapstākļos tikpat labi varētu būt vietējiem, kas izmisīgi meklē patvērumu no iebrucējiem. Vējš brāžas cauri pilī atkal un atkal nodzēšot uguni, un līdz brīdim, kad tas pāriet, jau ir par vēlu. Ārā sniega sanesumi ir milzīgi, un paiet zināms laiks, līdz izrok pietiekami, lai atvērtu durvis. Un tur, joprojām stāvot sardzē, stāv tavs tēvs, viņa bruņos klātas ar ledu. Tev nav jāpieiet pārāk tuvu, lai saprastu, ka viņš nevarēja izdzīvot. Viņš nebija jauns vīrs, un ir skaidrs, ka viņš ir nosūtījis savus biedrus sargus iekšā, pats paliekot savā vietā. Tāds viņš bija, vienmēr gatavs atdot visu par savu ģimeni vai ieroču brāļiem. Tagad viņš ir atdevis pēdējo, un tu esi viens pats. Bet kā vienmēr, dzīve turpinās. Drīz uzlec saule, un šis bija pēdējais lielais sniegs šajā sezonā. Drīz laiks sāk kļūt siltāks un parādās pirmās pavasara pazīmes. Tu un Matilda vairs neesat bērni. Tagad jūs esat pārņēmuši savu vecāku lomas. No tevis sagaidīs, ka kalposi hercogam tāpat kā viņi turpmāk, bet tu esi izvadījis savu māsu cauri ziemai, un dažreiz tas ir viss, uz ko var cerēt. Izdzīvošana, neskatoties uz grūtībām. Kad pat pils nebija, kas tevi pasargātu, kā cilvēki izdzīvoja. Noskaidro, kā cilvēki gulēja ledus laikmetā, nesasaldami līdz nāvei. Lai uzzinātu visu par cilvēces pirmajiem izdzīvotājiem, vai arī noskaties šo video.